Lieldienu olu trakums ir klāt. Finālā iekļuvuši Raimis un Deko. Raimis 197 cm slaids un 117 kg viegls. Deko 195 cm un 85 kg smags. Abiem mīļākā disciplīna brendguļu gaišais un olu kaujas vai olu ripināšana. Treneris neviens nezin, ko un kad ir trenējis, ko trenē un ko vēl kādreiz trenēs. Ļoti netradicionāla iesildīšanās Deko izpildījumā. Raimis ir uzticīgs vecajām pārbaudītajām metodēm. Viņš ir konsultējies pirms šīm sacensībām arī pie slavenā Jāņa Bojāra. Lodes grūšana ir lodes grūšana, olu grūšana ir olu grūšana. Te tā lieta daudz smalkāka, kaut gan saspringzinājums nav mazāks. Un gan trenerim, gan tiesnesim pat jānomierina. Sportisti skatītājs šķiet ir pat daudz mierīgāki nekā finālisti. Pirmais mēģinājums Raimim. Gluži kā Jāņa Bojāra tehnika, kaut kas līdzīgs katrā ziņā. Te tā lieta jau smalkāka. Uz tablo 1-0 Raimis vadībā. Tiesnesim nenākas viegli savaldīt abus kaislībās iegrimušos sportistus. Tā nav paukošana, tāpēc, ka nav ne rapiera, ne špagu rokās. Olas ir abu rokās. Kurš tad trāpīs? Uzrādāsim! Deko, protams, domā, ka viņš. Nē, viņš kļūdās. Raimis trāpīja. Bet nākamajā disciplīnā tradicionālā fizika un ģeometrija neder. Neviens nezin, kurš un kurā kontinentā šīs solis ir izdējis. Ļoti smalka padarīšana. Galvenais trāpīt pareizā trajektorijā un pielikt pareizā vietā īsto spēku. Konkurents gandrīz aizrijās. Bet izrādās, ka viena ola neatbilst nekādiem noteikumu parametriem. Treneris un viņa audzēknis Deko var līksmot. Bet Zivis dzīvo ūdenī, putni lido gaisā. Saprat? šifrēts teksts, ko nav lemts saprast katram. Pēdējā izšķirošā disciplīna – sprints pāri neredzamajai šķēršļu joslai. Pretinieku drīkst ietekmēt morāli, pavisam mazliet arī fiziski, jo svara kategorijas tomēr abiem finālistiem ir stipri atšķirīgas, ka nesanāk vēl sliktāk nekā Maira Brieža konkurentam Hukam. Skatītāji šķiet arī ir pārņemti gluži kā treneris. Pēdējie metri šķiet, ka tūdaļ sekos Deko izrāviens. Finišs jau ir tuvu. Bravo, bravo, nešķirts. Abiem vajadzētu dzert to brenguļu alu, bet kāds no skatītājiem un tiesnesis domā citādāk, jo ar brenguli taču katrs jūtas kā čempions. Tiksimies nākamajos trakumos.